Infekcijas sarežģījumi endoprotezēšanas operācijas pēc ļoti dažādiem datiem sastāv no 2% līdz kaut kādām 0,5%, un atsevišķas klīnikas arī tie cipari ir mazāki. Kad iecerējam šo slimnīcu, tad, protams, mēs domājam par to, lai septisko komplikāciju risks mūsu pacientiem būtu iespējami mazāks. Līdz ar to visa šī slimnīcas infrastruktūra un operācijas zāles tika būvētas tā, lai to risku iespējami robežas samazinātu. Speciāla kompānija ir būvējusi mums ventilācijas iekārtas, tā ir tā saucamā lamināro gaisa plūsmu ventilācijas sistēma, kad visu laiku no griestiem uz operācijas lauku noslēdz 3x3 metrus, plūst sterilais gaiss, un tajā sterilajā laukā atrodas tikai pats pacients, kuru mēs operējam, vai operācijas laukums, un sterila operāciju brigāde. Tas ir ķirurgs, viņa asistente un operācijas māsa. Visi nesterilie cilvēki atrodas ārpus šī laukuma, un operācijas zāles stūros ir gaisa savācēji, kas atkal to gaisu ievelk atpakaļ un ielaiž tajā atsterilizēšanās sistēma, kur ir filtru sistēma, kas to gaisu padara sterilāku un atkal ielaiž viņu operāciju zālē un viņš plūst no griestiem. Bet visa šī sistēma kļūst efektīga tikai, ja tie cilvēki, kas atrodas pašā tajā sterilajā gaisa plūsmā, paši ir sterili. Protams, kad operācijas laikā padarīt absolūti sterilu to vidi nav iespējams, jo tomēr atsevišķi kaut kādi mikrobi tur pa gaisu lido, bet tomēr pats ķirurgs un viņa asistenti ir arī viens būtisks riska faktors. Un šādi to risku var samazināt, ja lieto tā saucamus helmetus. Tas ir ventilators, kas atrodas cilvēkam uz galvas, un viņš nodrošina, kad ar vienmērīgu gaisa plūsmu visu laiku gaiss plūst no tā ventilatora, ko viņš ievelk no operāciju zāles, un pēc tam gar ķirurga galvu, pleciem un tā tālāk tas gaiss vienmērīgi plūst uz leju. Un visu, ko es elpoju, svīstu operācijas laiku, visi tie nosacīti izdalījumi, viņi nonāk nevis man gar halāta malām un gar masku kaut kur uz operācijas laukā, bet viss nonāk tieši uz grīdas. Un tad pie grīdas jau ir tie gaisa savācēji, kas visu to nesterilo gaisu aizvāc projām. Un tas palielina pacienta drošību, tas palielina arī ķirurga drošību, jo operācijas laikā tomēr pa gaisu lido asins pilieni, reizēm mums arī kaulu gabaliņi, un viņi nekad nenokļūst ķirurgam uz ādas vai acīs. Tas arī ir viens ļoti būtisks faktors. Pašam ķirurgam ir arī tāds gaismas avots, kas palīdz man papildus apgaismot operācijas lauku, un uzlabo manu, redzēšanu, un iespēju tur manipulēt.